Esiet sveicināti! Maigā ziema un salīdzinoši nelielais sniega daudzums šogad ļāvis gan valstī, gan pašvaldībām uz ceļu un ielu tīrīšanas rēķina ietaupīt ievērojamus līdzekļus. Cik tieši ir izdevies ietaupīt un kur šī nauda tiks ieguldīta? Šī ziema mūs ir lucinājusi tādā ziņā, ka mums ir bijusi iespēja ietaupīt tiešām ziemas ceļu uzturēšanai paredzēto naudu. Tie ir vairāk nekā 4,5 miljonu eiro kopā pa visu valsti. Un, protams, galvenais, kur viņš tiks novirzīts, būs ceļu sakārtošana, atjaunošana. Primāri mēs strādāsim pie vietējiem grantētiem ceļiem, kur pavasarī un rudenī tiek izvietot mazas ierobežojumi, kas traucēs zemnieku saimnieciskai darbībai, kas traucē iedzīvotājiem nokļūt savās dzīvesvietās. Un, protams, arī citi darbi uz ceļiem, noteikti viss šī nauda atgriezīsies uz ceļiem. Rīgas domei uz ielu tīrīšanas rēķina vien izdevies ietaupīt līdz 1 miljonam eiro. Tomēr vēl nav izlemts, ko ar ietaupīto darīt. Daudzas pašvaldības jau ir pieteikušās līdzekļu iegūšanai vietējiem ceļiem. Nav šaubu, ka vietējo ceļu sakārtošana ir ļoti nozīmīga. Arī kokrūpniekiem, kas nodrošina patstāvīgu kravu plūsmu uz Latvijas ostām. Vēl pagājušās desmitgades sākumā caur Latviju ik gadu plūda miljoniem tonu jēlnaftas. Turklāt tā tika transportēta nevis pa dzelzceļu, bet prom no mūsu acīm, zem zemes. Runa ir par naftas cauruļvadu Polocka–Ventspils, kas kopš 2003. gada ir slēgts. Naftas vads Polocka–Ventspils ar jaudu 16 miljonu tonu gadā tika nodots eksploatācijā 1968. gadā. Tas plešas cauri visai Latvijas teritorijai 336 km garumā, pa ceļam šķērsojot arī Lietuvu. 1971. gadā tam paralēli tika uzbūvēts naftas produktu cauruļvads ar jaudu 5 miljonu tonu. Tas darbojas vēl ar vienu. Jēlnaftas transportēšanu pa cauruļvadu Polocka–Ventspils pilnībā pārtrauca 2003. gadā. Tomēr tā darbība tā arī netika atsākta. Realitātē Krievija bija pieņēmusi stratēģisku lēmumu jēlnaftas transportēšanu pārvirzīt uz savu tikko uzbūvēto cauruļvadu sistēmu un Primorskas ostu. Cauruļvads, neskatoties uz ilgo gadu dīkstāvi, joprojām ir lietojams. Tā saimnieks Latrostrans visus šos gadus to ir uzturējis labā tehniskā stāvoklī. Tomēr, neskatoties uz to, eksperti norāda, ka nafta pa šo cauruļvadu nekad vairs neplūdīs. Toties tagad ir iecerēts cauruļvadu pielāgot citām biznesa vajadzībām – gāzes transportēšanu uz Ventspili. Uz mūsu raidījumu jautājumu, vai un kad Latrostrans varētu uzsākt gāzes transportēšanu no uzņēmuma, saņēmām atbildi. Sijā Latrostrans ir veiksmīgi realizējis 8,2 km cauruļvada posma diagnostikas pilotu projektu, kas tika uzsākts 2013. gada pavasarī, kura rezultātā tika secināts, ka cauruļvads var izturēt spiedienu gāzes transportēšanai. Latvijas gāze vienmēr uz visām šādu veidu projektiem skatās, vai galā šim gāzes vadam būs patērētājs. Bet realitāte ir tāda, ka gan Ventspilī, gan pilsētās pa ceļam uz Ventspili šis patēriņš ir gana mazs, tādēļ mēs šo gāzes vadu arī neesam izbūvējuši. Savukārt attiecībā uz naftas vadu varētu piemērot dabasgāzes piegādēm, ja šī projekta virzītājiem būs idejas un būs interesi attīstīt, mēs noteikti izvērtēsim un skatīsimies, kādas ir tehniskās iespējas. Ja projekts tiks realizēts, tas būs interesants piemērs, kā neizmantota infrastruktūra var atrast jaunu un labu pielietojumu. Jau vairākas nedēļas Eiropas Savienība un galvenokārt Amerikas Savienotās valstis ir ieviesušas ekonomiskās un politiskās sankcijas pret Krieviju. Pagaidām Latvijas saimniecisko dzīvi tās ietekmējušas ir maz, vairāk banku sektoru. Tomēr zināmas problēmas varētu rasties tranzīta nozarei. Vēl marta vidū NATO ģenerālsekretārs Andres Foks Rasmussens paziņoja, ka alianse pārtrauc sadarbību ar Krieviju, kas gan praktiski skar tikai sadarbību Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanas jomā. Tomēr arī Krievijā izskan runas, ja jūs tā, tad mēs varam aizvērt NATO spēku Afganistānā apgādes koridoru, kas ir daļa no kopējā ziemeļu apgādes tīkla, kur kravas, kas tiek vestas pa dzelzceļu, šķērso arī Krievijas teritoriju.
teritoriju. Pirmkārt, Afganistānas tranzīta kravas ieņem savā ziņā ļoti nozīmīgu lomu vispār mūsu tranzīta biznesā uz šodienu. Un, protams, satiksmes ministrijas vadība mēģina darīt visu, lai šīs kravas netiktu pārtrauktas. Tomēr jāsaprot arī, ka kopējā kravu plūsma uz Afganistānu sāk samazināties. Latvija nav tā puse, kas varētu ietekmēt kaut kādā veidā šo kravu esamību vai neesamību. Vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam mēģināt piesaistīt jaunas kravas, izmantot šo koridoru kā tādu, kas ir jaunatvērts. Un, protams, nodrošināt to kvalitāti, kur mēs esam pierādījuši jau savu augsto kompetenci vispār tādu kravu transportēšanā. Jau pagājušajā gadā izskanēja informācija, ka liela tiesa no šīm dzelzceļa kravām no Rīgas ir pārņēmusi Klaipēdu. Tādēļ galva vairāk varētu sāpēt lietuviešiem. Turklāt tās kravas, kas tiek izkrautas Rīgas ostā, tiek transportētas uz lidostu Rīgu un tālāk jau pa gaisa ceļu uz Afganistānu. Un tur nu mūsu austrumu kaimiņš neko nevar ietekmēt.